Čau! Vai jūs kaut ko darāt? Nāciet izgatavot riņķus. Ievini, kas tas par griešanos? Pietiek. Ar 2 tādiem, un jūs varēsiet ar tiem daudz izklaidēties. Vai arī jūs varat uz tiem mierīgi vingrot. Man bija tādi riņķi jau kā bērnam, un man tie ir vēl šodien. Tie bija izgatavoti, es pieņemu, no kāda liekta diškābaža koka. Un tiem jau ir labākie laiki aiz muguras. Tie ir uz skaistām kaņepju virvēm, ar tādu vienkāršu mehānismu, kas ļauj mainīt augstumu. Izgatavot tādus riņķus ir diezgan liels darbs. Un varbūt esat pamanījuši, ka mūsdienās šos riņķus parasti izgatavo no saplākšņa. Mūsdienu riņķiem parasti ir ārējais diametrs ap 240 mm. Un biezums vai diametrs, jo tas ir apaļš šķērsgriezums. 28 vai 32 mm savukārt mani vecie bērnu riņķi. Bija ar diametru 180 mm un biezums aptuveni 20 mm. Es nolēmu izveidot tādu kompromisu. Ne tikai tāpēc, ka to izmantos gan bērni, gan pieaugušie, bet arī manu iekārtu dēļ. Un tūlīt paskaidrošu, kāpēc. Lai izgatavotu šādus riņķus jums, būtībā pietiks ar augšējo frēzi un 2 frēzēm. Viena, ar kuru izgriezīsiet riņķus, un otra, radiusa frēze, ar kuru izveidosiet šo nopaļojumu. Šādus riņķus varat nopirkt jau par 800, un par to pašu naudu varat Unimaksā iegādāties radiusa frēžu komplektu. Tāpēc es, protams, izvēlējos iegādāties frēzes, jo ar tām varu izgatavot riņķus, bet ar riņķiem frēzes neizgatavošu. Un šajā komplektā lielākā frēze ir ar radiusu 12,7 mm. Tas ir puskola. Tātad ideāli man vajadzētu būt materiālam ar biezumu. Colā tas ir 25,4 mm. Šāds materiāls man šeit nav, tāpēc man tas bija jāizgatavo no pusfabrikāta, proti no saplākšņa ar biezumu 18 mm. Es salīmēju 2 šos saplākšņus kopā, tādējādi izveidojot plāksni ar biezumu 36 mm. Un man vajadzēja atbrīvoties no liekā materiāla. Jūs to varat nofrēzēt, piemēram, ar biezumēšanas mašīnu, bet tādā veidā zaudēsiet daudz materiālu, kas, manuprāt, ir žēl. Tāpēc es nolēmu to nogriezt ar lenzāģi, un tādējādi man būs viena biezāka plāksne, ko izmantot apļiem, un otra plānāka, ko varu vēlāk izmantot kaut kam citam. Un šeit ir pirmais ierobežojums. Man ir lenzāģis, kas var izgriezt aptuveni 210 mm. Tāpēc es nolēmu, ka izveidošu apli 200 mm diametru. Tas nebija viegli. Jums ir nepieciešama lente ar mazutpīļu, 3 zobi uz kaulu, lai labi izvadītu skaidas. Beigās es to izgriezu no abām pusēm, tāpēc es to pagriezu un izgriezu no otras puses. Un rezultāts ir kārtībā. Un tad es to devos izlaist caur biezumu frēzi, tas ir caur biezumotāju. Ja jums tās nav, jums būtu jāslīpē, piemēram, ar lentes slīpmašīnu, tāpēc būtu labāk patiešām iegādāties saplāksni ar atbilstošu biezumu vai nu 24 vai pat 28 mm. Bet tad būtu labāk, ja jums būtu radiusa frēze ar 14 mm radiusu. Tātad plāksne jau ir gatava. Es uz tās uzzīmēju apļus un atklāju, ka pievienojums ir tik mazs, ka, ja es frēzētu, es ar frēzi iegrieztos arī otrajā gabalā. Tāpēc es to atkal sagriezīšu ar lenzāģi, kuram ir mazs griezums. Un katru apli izgriezīšu atsevišķi. Es griezīšu, izmantojot spirālveida frēzi ar 6 mm diametru un ļoti vienkāršu palīdzību. Un, protams, vispirms izgriezīsim ārējo diametru, jo, ja mēs izgrieztu iekšējo, mēs zaudētu to centru, kas mums ir nepieciešams, lai novietotu. Palīgrīku. Ar nagliņu. Ārējo diametru varam izgriezt cauri, bet iekšējo iesaku neizgriezt pilnībā cauri, jo, ja jūs to izgrieztu un nebūtu nostiprinājuši atsevišķās daļas savstarpēji, tas varētu izsist un jūs varētu sabojāt vai nu sagatavi, vai sliktākajā gadījumā salauzt frēzi. Un tas būtu tiešām žēl, tāpēc neizgriežu pilnībā cauri, tikai, piemēram, līdz pusē vai 2/3 dziļumā. Un tas, kas paliek, tas neizgrieztais gabals to. Pēc tam izgriežu ar figūru zāģi un atlikumu, kas paliek. Nofrēzēju ar apgriešanas frēzi ar gultni. Lai gan tas ir nedaudz sarežģītāks process, tas ir drošāks. Tātad mums ir gatavi abi apļi, neapstrādātā stāvoklī.
Tagad mums tie ir jānopaļo. Un tā kā es vēlos, lai perimetrs būtu pēc iespējas kvalitatīvāks, es nolēmu to vēl. Nedaudz apstrādāt uz virpas. Un uz virpas es to vispirms apstrādāju ar griezni un pēc tam izlīdzināju. Ar smilšu papīru, lai virsma būtu pēc iespējas gludāka un lai nevienmērības netiktu pārnestas nopaļošanas laikā. Šīm radiusa frezēm ir gultnes, kuru šajā gadījumā varat izmantot, lai izveidotu nopaļojumu, bet tikai no vienas puses. Jo jūs izveidojat nopaļojumu un pagriežat aplī, tad no otras puses gultnis vairs nevarēs balstīties uz sākotnējās malas, kas vairs nav tur, bet tas balstītos uz radiusu, un jūs ar frēzi iegrieztos. Materiālā vairāk nekā tas bija sākotnēji. Pagriezts. Tātad šobrīd jūs nevarat izmantot gultni. Jums ir jāizveido kāds vienkāršs stūra atdure, kuru iestatāt tā, lai aplis neieiet frēzē vairāk nekā nepieciešams. Būtībā ir labāk izveidot šo atduri jau no paša sākuma un vispār neizmantot gultni. Tam ir arī tā priekšrocība, ka tas nekopē mazos nelīdzenumus, kas var palikt pēc iepriekšējās frēzēšanas. Tātad, abi apļi jau ir nofrēzēti, skaisti nopaļoti. Vēl ir nepieciešams tos noslīpēt. Un šim nolūkam esmu izgatavojis šauras sloksnes. Sākumā es to izgriezu no izmantotās lentes no lentes slīpmašīnas, bet uzreiz sapratu, ka tas nebija labi, jo, ja jums ir kvalitatīvāka lentes slīpmašīna, tad zem tās lentes ir vēl grafīta ieliknis. Un tas grafīts ļoti nosmērē lenti no aizmuguras puses. Tātad man no tā bija netīvas rokas, kas pats par sevi man, protams, netraucēja. Bet, kad es pieskāros tam noslīpētiem aplim, es to nosmērēju. Tāpēc beigās es paņēmu jaunu lenti ar graudainību 120, un no tās atkal sagriezu strēmeles. Šoreiz es to sagriezu trešdaļās. Tā ir lente ar platumu 100 mm, tāpēc man izveidojās aptuveni 3 cm platas strēmeles. Uzmanieties, neslīpēt. Radiāli jau uz iekšējā diametra izveidosies tādas rievas, kuras pēc tam ir grūti noņemt, tāpēc ir nepieciešams to turēt pēc iespējas slīpāk. Un vēl veikt tādu šūpojošu kustību. Tad tas izskatās patiešām skaisti. Tas attiecas uz virsmas apstrādi. Kas mani pazīst, tas droši vien nojauš. Jā, lincēklu eļļa. Es to vienmēr no lielāka iepakojuma pārleju kaut kur mazākā konkrēti stikla traukā. Un to no apakšas sildinu ar tējas sveces palīdzību. Ar to jūs sasniegsiet temperatūru gandrīz 80 grādu, kas lincēklu eļļai ir vairāk nekā pietiekami, jo 60 grādi ir pietiekami, lai samazinātu viskozitāti un eļļa labāk iesūktos materiālā. Es izmantoju savu apaļo griežamo platformu, lai jūs varētu skaisti vienmērīgi uzklāt to visapkārt. Ļaujiet lincēklu eļļai iesūkties, un to, kas neiesūcas, pēc kāda laika ir nepieciešams noslaucīt. Un pēc tam, kad eļļa ir nožuvusi, varat izmēģināt šos apļus. Jums būs nepieciešams 2 siksnas. Es izmantoju siksnas ar sprūdratu, kas var izturēt 1,5 tonu, kas ir patiešām pietiekami. Ja uz tām šūposies tikai bērni, tad, protams, nav nepieciešams 5 tonu siksnas. Tomēr, ja uz tām trenēsies pieaugušie un veiks dažādus trikus vai karāsies ar galvu uz leju, tad es, protams, izvēlētos pietiekami izturīgas siksnas. Saite ne tikai uz izmantotajiem frēzēm ir atrodama zem video aprakstā. Un, ja jūs izgatavosiet šādus riņķus, tad novēlu jums ar tiem daudz prieka. Paldies, ka skatījāties! Lai jums jauka diena un dariet kaut ko!